Latvijai, starp citu, palīdz nedaudz arī tas klimats, jo saules paneļiem viņiem ir tendence ražot sliktāk karstā laikā. Un tad pat tādas mūsu mērenās vasaras, kad saule ir ļoti ilgi pie horizonta, ja pareizi novietots, tur tie aprēķini ir ļoti labi. Un īpaši tiem, kuri paspēja, teiksim, tur krīzes laikā uzlikt, tur jau viss ir atmaksājies un viss kārtībā ir. Plus mēs redzam arī daudz pietiekoši. Interesants aspekts ir, mēs bieži runājam tikai par cenu, un no tāda aspekta tur bez baterijām ir sarežģīti, bet tas, ko mēs arī novērojam, ka cilvēkiem un biznesam ir tendence kļūt arī vairāk energo neatkarīgiem jau savā lokāli, gan ņemot vērā tur ģeopolitiskos riskus. Cilvēki mēģina saprast, man būs krīze, bet man būs vasarā saules paneļi, tur vēl baterijas, tur pašpietiekams principā būšana ziemā, tur jādomā vēl.